Ervins Perkons pēc spēles pret Audu. Treneri, tavs komentārs. Paldies puišiem par spēli. Manuprāt, diezgan labs mačs mums izdevās kopumā un arī viss, kas bija plānots, strādāja. Guvām arī labus vārtus. Jā, bet pie aizsardzības tādus lētus gols ielaidām. Gan pendela tāda ļoti apstrīdama, jā, bet gan uzreiz pēc iesistējiem ielaidām un spēles beigās. Ja tur no stūra karodziņa viens spēlētājs no 4 izlien ārā kaut kā, tad laikam grūti cerēt uz kaut ko vairāk. Bet kopumā pati spēles struktūra, gan sniegums, gan pašvadeva, gan momenti veidojās jau pašā sākumā bija. Bet, protams, ka mums ir savu momentu jāstiekšā. Mēs nerealizējam pretiniekiem augstāk, tad laikam individuālā meistarība, viņi savus iesit un līdz ar to uzvar. Jā, bet neizdevās izspiest maksimumu. Vai Auda iesist tā, kā no šīs komandas tu gaidīji, ka tā var iesist? Mēs īsti negaidījām, ka viņi varētu šodien vispār iesist. Mēs arī īsti neplānojam šodien ielaist, bet, ja tu redzēji, kā mēs ielaidām, pa lielam mēs paši viņam devām šīs iespējas. Jā, zinājām, ka ja tur pirmie vārti, kad viņi daudz spēlē 1-1, apspēlē, daudz par to runājām ar aizsargiem, bet tās pašas kļūdas izmetamies, ļaujam ieiet zem ērtās kājas, pēc tam mēģinām kaut ko glābt, neveikli tur aizķeram, neaizķeram, nezinu, tur, lai tiesneši paši lemj. Jā, pēc tam epizodes atkal cilvēks pieņem ar muguru pret vārtiem, pagriežās, pretstības nav. Tā kā sitiens bez pretstības no soda laukuma robežas 92. minūtē un sākās jau pirms tam epizode, kad mums bija bumba, mēs nevaram izsist. Tas viss ir tāds kļūdu kopums, bet Audi iesita tā, kā principā mēs sistemātiski pieļaujam tās kļūdas, tā mēs viņas arī turpinām pieļaut. Šajā spēlē pēc kādas paši iesita, pēc tam ielēžat. Kā to var vispār izskaidrot? Nezinu, mistika. Savādāk nevar izskaidrot. Tas nav tikai šīs 3 spēles. Pirms tam arī bija diezgan daudz spēles mums tāds, ka mēs iestam un praktiski uzreiz arī ielaižam. Es nezinu, ar ko to skaidrot, jo it kā jau, ja tu skaties pēc tam to video, pa lielam tev visi spēlētāji ir savās pozīcijās. Jā, tur pret metu, tu iesit, tev vienkārši nākamajā uzbrukumā bumba jāizsit ārā. Ja šeit mēs iesitam, nākamajā uzbrukumā kaut kur centrā, tur centra pusarim jānospēlē bišķiņ asāk, lai to uzbrukumu tempu nosist. Ja mēs ļaujam mierīgi iziet bez pretstības. Atkal mēs esam blakus, bet mēs netaisam uz pretiniekiem tādu spiedienu. Mēs netaisam nepārkāpumus kaut kāds taktiskos laukumus. Mēs taisam, ja pārkāpam, to uzreiz uz dzelteno kartīti, kad mēs jau esam nokavējuši, kad mēs nopļaujam vai paraujam vai tāda tipa pārkāpumu. Bet kaut kur taktiski pieturēt, ja, kaut kur nogāzt, ja, kaut kur, lai to tempu mazinātu, kaut vai pretinieku komandai jau uzreiz pēc mūsu iesistiem vārtiem. Ja, bet mēs to nedaram, vai tas ir pieredzes trūkums spēlētājiem, vai tas ir vienkārši kaut kāds koncentrēšanās trūkums, vai arī mūs kāds ir nolādējis, varbūt, es nezinu. Par vārtu guvēju Marčuku pirmajā puslaikā šķita, ka viņš vairāk pieturējās pie aizsardzības, vai tā bija kaut kāda arī reakcija uz taviem vārdiem pēc iepriekšējā mača? Es domāju, ka viņš latviešu valodu nesaprot. Diez vai viņam kāds iztulkoja. Bet, nē. Viņš vairāk bija aizsardzības darbībās, jo, teiksim tā, viņam bija tā aktivitāte tajā flangā bija. Varbūt ne tik liela kā otrā pusē, bet bija. Un tieši tāpēc mēs arī otrajā puslaikā arī pēc tam viņus samainījām, lai aktivizētu tā kā uzbrukuma darbībās. Jo, principā, aizsardzībā viss bija plus mīnus, jā, tur labi pendeli uztaisīja Kļaviņš, jā, malējais aizsargs, bet plus mīnus aizsardzībā mēs tikām galā un otrajā puslaikā tīpaši arī rezultāts spieda, mēs bišķiņ pamainījām spēlētājs vietām, lai tieši aktivizētu abas malas un principā tas arī strādāja, jā, bet varbūt pirmajā puslaikā, jā, kaut kur vairāk viņš drošinājās, jā, un arī akcents bija varbūt arī mums no mūsu puses kaut kur vairāk, ka mēs izskrienam ātrajos pretuzbrukumos, vairāk izmantojot centrālus spēlētājus, uzbrucējus, jā, tur centra pussargus, un otrajā puslaikā jau arī aktivizējām malas, un arī tas principā arī strādāja, un arī labi pieslēdzās, guva vārtus, jā, un tā kā jūs iepriekšējā spēlē teicu, uzbrukuma darbībās ļoti labs potenciāls, aizsardzības darbībās ir vēl jāuzlabo. Kāds varbūt konkrēti bija plāns pašās beigās, kad bija duets Bombāns un Sprukts, arī Skarbins palika vēl laukumā kā centra pusargs, ar ko vairāk reiķinājies, ko vairāk cerēja?
Nu, cerējām jau principā sagatavojām maiņu, gan Skadmanu mainīt nost, gan Marčuku, jo viņi jau bija bišķiņ paguruši, nu, sprūgts bombāns priekšā, lai viņi rāda to aktivitāti, ja tīpaši viņam izgāja jauns aizsargs, ja, nu, svaigs tikko izgājis, ja, uz viņu kaut kādas spiedienu taisīt, zinājām, ka Meļņiks arī ir uz kartītes jau dzeltenās, ja, tāpēc no viņa vairāk skriet aiz mugurām, kaut kur pieturēt, kaut kur pacīnīties gaisā, ja, novirzīt spēli no mūsu laukuma puses, ja, un Skadmani vienkārši nolaidām jau bišķi zemāk, jo Šiķikovs arī labu darbu apjomu paveic un varēja redzēt, ka jau nav tas svaigums, tomēr Skadmans tādā ziņā ir izturīgāks nedaudz, ja, tāpēc viņu atstājām, nu, un ar domu, protams, kad noturēt vismaz neielaist vārds un mēģināt arī aizskriet, ja, jo bija arī opcija pāriet tur uz 5-4-1 un nu, vispār atteikties no kaut kādas pretspēles, bet nu, to neizdarījām, ja, un arī flangus atstājām gan Marčuku, gan Glaudānu, lai gan varējām tur uzreiz arī 85. minūtē uztaisīt maiņas kaut kāds tur Cīrulu uzlaist, pieņemsim, ja, vai tur Vasiljevski tāds tīrus aizsardzības tips spēlētājs, ja, nu tagad varbūt arī mēs atskatoties, varbūt arī tā vajadzēja darīt, bet nu kaut kur tomēr zemapziņā bija tā, ka tā spēle arī joprojām it kā labi izvēršās un neveidojās, zaudēja tik daudz momentu, arī viņiem īsti nebija momentiem tā, nu, globāli paskatās, es neatceros, ka tur kaut kas bija tieši no spēles, ka viņi kaut ko būtu izveidojuši, nekas tāds viņam nebija. Ja, tāpēc nu, nelikās, ka tur kaut kas var notikt. Nu, arī mēs tikām galā ar visu, bet nu, atkal kaut kāda individuāla kļūda, kaut kur nenosacam, kaut kur tā piespēle iziet caur 2, caur 3, ja, tur nu, neizskaidrojam, bet es arī puišiem teicu, tātad mēs kaut kur neizdaram līdz galam. Ja, tātad treniņos varbūt tās, ja, kaut kur spēles gatavošanās, ja, tur vai pārtraukumā, vai vēl kaut kādas lietas, vai spēles menedžments, nu tātad kaut kur vēl tas pusprocents, ja, procents jāpieliek klāt un jāgatavojas atlikušajām spēlēm, jo citi varianti jau nav, nu neviens jau netaisās tagad, kā saka, nolaist rokas, jo man jau priecē tas, ka ir sniegums. Jā, tas, kad nu, nepaveicās, jā, mēs ielaidām beigās, izlaidām uzvaru, ok, tur var meklēt kaut kādas psiholoģiskās lietas, jā, problēmas vai tiešām tā pieredzes trūkums, lai gan šodien arī Oši bija sastāvā, it kā nevajadzētu par to daudz sūdzēties, bet nu, tik un tā, tad pirmkārt jau jāskatās ir uz sevi, ja, un nu, tad jāpieliek vēl lielāks jādod tas efekts treniņos, ja, tad vairāk jāstrādā tieši varbūt uz šīm lietām. Vai Jošs pilnībā atguvies vai arī darīja uz kaut kādiem potiem spēlē šodien? Nu, viņš spēlēja, gan viņš bija noteipots, gan kaut kāds pretsāpi viņam bija, bet nu, pilnībā, laikam, viņš atguvies, nu, teiksim tā, no savaino viņš ir atguvies, laikam, pilnībā, jo, nu, skaidrs, ka savainot spēlētāji, laikam, lai gan šajā sezonas posmā noteikti, kad arī būs spēles, kad arī varbūt ne līdz galam veselēs spēlēs, bet viņš ir pilnībā atguvies, viņš vēl nav pilnībā uzņēmis formu. Ja, bet nu, tā kā mēs apmēram sapratām, kāda būs tas spēles ritējums, ja, mēs sapratām, ka īsti viņš varētu arī diezgan labi iekļauties un arī visu nedēļu viņu arī mēģinājām, iespēlējām tajā pozīcijā, un viņš labi izskatījās, ja, pirms metas mēs arī viņu skatījāmies treniņos un vēl nebija varbūt līdz galam kaut kur, nu tā pēc ķermeņa valodas varēja redzēt, ka citreiz viņš tur piespēles vietā ar labo tur izvēlas kaut kur ar kreiso nospēlēt vai tādu, nu, varēja redzēt pēc ķermeņa valodas, bet šodien gan garās piespēles, gan tur ar ārmalu, nu varēja redzēt, ka jau ir pārliecība, ka viņš jau pats jūt, ka viņš ir atguvies, nu tad, protams, kad arī līdz ar to plus mēs vēl pārgājām uz 3 aizsargiem šajā spēlē, jā, tāpēc arī izlēmām, ka viņš ir gatavs un, nu, redzēsim, kā būs tagad treniņos, kā viņš pēc 90 minūtēm uz tādu diezgan pasmaga laukumu, nu, skatīsimies treniņā, kā viņš būs atjaunojies. Vai no atlikušajām 6 spēlēm kāda tev šķiet īpaši tā atslēgas pret kādu no tiešiem konkurentiem vai vispār kāda cita varbūt? Nu, es domāju, ka visas spēles ir atslēgas spēles. Tur īsti katra nākamā ir atslēgas spēle. Tad šobrīd mums atslēgas spēle pret Tukumu. Ja nospēlēsim pret Tukumu, atslēgas spēle būs pret Jelgavu. Ja, un tā vienkārši jāiet no spēles uz spēli. Un es domāju, ka no ar tādu sniegumu tiešām kaut kur jau arī tā fortuna varbūt pret mums pagriezīsies, lai gan sezonas sākumā tieši mēs bijām tie, kas daudz sita iekšā tieši pēdējās minūtēs, ja, un šeit tas viss bišķiņ pagriežās otrādi, kas arī, nu, it kā tam tā nevajadzētu būt, jo arī fiziski mēs it kā visur tiekam līdzi, nav tā, ka mēs nosēžamies, kad nevaram izskriet arī pirms ielistiem vārtiem, mums tur bija moments, ja,
diezgan labi izskrējām, un arī pirms tam tur varēja dot Emīlam 1-1 iziet, un arī Marčuks tur labi pārtver, tur arī bija izgājiens. Tā kā mēs principā paši varējām to spēli noslēgt gan pie rezultāta 2-2, gan pie rezultāta 0-0 mums bija momenti, gan, tāpēc es saku, šeit, laikam, pirmā spēle šo sezonu, kad tiešām es varu teikt, ka, īsti nav tādas lielas pretenzijas ne pret ko. Jā, individuālas kļūdas, protams, tas ir tas, uz ko jāstrādā, bet pēc snieguma ar visas spēles, kas bija pret Audu, manuprāt, snieguma ziņā šī mums bija vislabākā. Tieši snieguma ziņā, un gan taktikas ziņā, gan enerģijas ziņā, un arī vārtus guvām vairāk nekā iepriekšējās spēlēs tieši pret Audu, bet kaut kādā mistiskā veidā, diemžēl, tie punkti neatnāca. Neko darīt. Un vai ir viegli vai grūti paskaidrot Puriņam, ka viņš atnāca pēc spēļu prakses droši vien uz Supernovu nespēlēja projām? Kā lai to pasaka, vai viņš atnāca pēc spēļu prakses, viņš atnāca konkurēt. Viņam neviens neteica, ka tu nāc spēlēt kā pirmais numurs, viņš atnāca konkurēt. Jā, tajā brīdī jau Dāvis bija aizvadījis savus spēles, jā, un diezgan labā līmenī. Šobrīd arī, un viņš... Vai ir kaut kādas pretenzijas pret Dāvi, pret ielaistiem vārtiem šajā spēlē? Jā, tur, es nezinu, it kā sitieni, varbūt tu teiksi, ka sitien virsū, tur kaut kur zem kājas, kaut kur zem rokas. Jā, vienmēr var piesieties, bet viņš aizvadīja labas spēles savā līmenī. Jā, kaut kur mēs domājam par to, varbūt kaut kur parotēt, varbūt iedot kaut kādu viņam tur pauzi, jo viņam katram tam vārdsargam vēl ir savas kvalitātes, jā, kāds labāk tur ar kājām, kāds labāk izgājienos, kāds labāk komunicē ar aizsargiem, jā, tāpēc tas arī ir jāņem vērā, un pirms šīs nedēļas treniņu procesa, jā, ko mēs skatījāmies tieši pirms šīs spēles, atkal tie svaru kausi bišķiņ par labu Dāvim, jā, tā ir veselīga konkurence, un tu pats teici vēl 6 spēles, es nezinu, kas būs pēc nedēļas, mums atkal ir pilns cikls, mums atkal ir gatavošanās, jā, un iespējams, ka kaut kur arī tur jāiedod bišķiņ tāda kaut kāda emocionāla atslodze. Latvijas kausa 4. finālā Supernova neizmantot vārtus kompensācijas laiks pret Audu un zaudē 3 vārtus. Šodien arī zaudē 3 vārtus un neizmanto vārtus kompensācijas laiks, vai tu vari salīdzināt šīs abas spēles no Latvijas kausa un tagad virslīgas spēlē? Jūs man sāles brūcīm berat turpināt, jā, bet salīdzināt var tikai tajā ziņā, ka šī spēle, manuprāt, mums bija kvalitīvāka un daudz labāka, jā. Scenārija ziņā, jā, varbūt kaut kur līdzīgi, bet galvenā atšķirība tāda, kad kausā zaudējot vārtus, vēl pēc tam bija pusstundu, ko spēlēt. Jā, un tur varēja visu kaut ko mainīt. Jā, šeit ielaižot vārtus, tur palika pusotra minūte spēlēt. Jā, un kaut ko tur jau mainīt bija grūti, jo mēs jau pie rezultāta 2-1 mēs jau veicām maiņas, kas pastiprina uzbrukumu. Jā, un principā mums vairāk cits maiņas, kā pastiprināt uzbrukumu, arī nepalika. Jā, mums ar tiem pašiem resursiem, ar ko mēs bijām uz laukuma, bija arī jācenšas kaut kādā veidā izvilkt, jā, un, diemžēl, tie resursi nebija pietiekami. Jā, bet tieši spēles ziņā šī spēle krietni kvalitīvāk mūsu izpildījumā, un, manuprāt, kā jūs teicu, jā, kad, ir vienkārši jārealizē savu momentu. Jā, kaut kur tā individuālā meistarība pagaidām mums nav tik augstā līmenī, lai tādās epizodēs it kā vienkāršās, bet kaut kur jāizšķir, jā, kaut kur jāuztais papildus pieskāriens jāuzsit, jā, mēs sasteidzam, sitam vienā, sitam tur tribīnēs, sitam vēl kaut kur, jā, arī pretniekiem, protams, ir tāds tehniskais brāķis, bet tomēr, mēs redzam, ka viņiem tā individuāla meistarība un augstasinība tādos izšķirošos brīžos un jau soda laukumā, ir augstākā līmenī nekā mums, jā, tāpēc mēs varam to kompensēt ar pašatdevi, jā, tur ar papildus, ar kustību, ar emocijām, jā, to mēs šodien visu darījām, bet tāpatās atkal tā individuāla meistarība beigās arī izšķīra. Un pēc izlašu logā spēlētāji kā Kristers Augusts un Dmitros Uda nav atgriezies uz laukumā un viņi nebija uz soliņā, vai viņi ir traumā, vai tas bija tavs lēmums, kāpēc viņi nav sastāvs?
Kristers Augusts guva traumu pārbaudas spēlē par Tukumu 21 izlases sastāvā. Jā, un viņš ir izkritis līdz sezonas beigām. Cerams, ka uz nākamās sezonas sākumu viņš būs ierindā. Un Dimitros Sula viņš ir traumēts. Un šobrīd strādā individuāli. Jā, nav kopējā grupā, nav gatavs spēlēt. Un arī nav zināms, jā, kurā brīdī viņš būs atpakaļ. Ja, tā kā, diemžēl tās ir traumas, kas šobrīd visi, kas bija gatavi, bija šodien uz soliņu, ja, un kas bija gatavi arī spēlēt, visi praktiski arī izgāja. Arī uz soliņus bija spēlētāji ar mikro savainojumiem, bet šajā sezonas posmā tur ir tīpaši tagad sāksies jau pavisam tādi smagie laukumi. Mēs jau pareicinājām, ja mums vēl ir Liepaja, Tukums, ja tur jau tādi mikro savainojumi, to jau nevarēs ņemt vērā, tur būs jau jāiet un jādod visi spēki, cik ir. Un vai Edvards Emsīs joprojām nav gatavs uz spēlē 90 minūtes? Pēc izlašu logā viņš spēlēja pret Metavi, bet viņš dosies uz soliņā, šodien viņš bija uz soliņā. Kāda ir viņam forma? Pret Metu viņš arī nespēlē diezgan daudz. Šobrīd situācija ir ļoti vienkārši. Ja mēs spēlējam šodien 3 centra pussargiem, konkrēti šo spēli šie 3, kas mums bija, ir spēcīgāki par tiem, kas mums ir uz soliņa. Jā, tāda ļoti, ļoti vienkārša atbilde. Tas ir atkal konkurences jautājums, treniņu jautājums. Un, ja tu zaudē konkurenci, tad ir grūti spēlēt. Tas ir tik vienkārši. Jā, tāpat kā mēs runājam par vārdsargiem, ir treniņu nedēļa, ir konkurence. Tev ir pietiekami daudz treniņu, tev ir pietiekami daudz vingrinājumu, uzdevumu, pietiekami daudz iespējas treneru štābam parādīt, jo tas jau nav vienpersonisks lēmums. Nav tā, ka es pats izdomāju, ja, kurš spēlē, kurš nespēlē. Mēs parunājam, pakonsultējamies un, ja teiksim, visi treneri ir par konkrētu spēlētāju konkrētā pozīcijā un pret konkrēti spēlētāji konkrētā pozīcijā, tad skaidrs, ka tas nav tikai kaut kāds manas iegribas, bet pagaidām nav tas efekts, ko mēs gaidījām laikam no Edvarda. Paldies. Paldies. Jurijs Kalns pēc spēles pret Supernovu. Treneris, tavs komentārs? 3 punkti ir izcīnīti, 3 gūti vārdi, kas priekš mums ir wow. Patiesībā sen nebijis fakts, 2 uzvaras pēc kārtas, sen nebijis fakts. Tā kā, jā, priecīgi esam ar uzvaru. Es jau ceļiem teicu, jāmēģina tās emocijas atstāt pēc RFS uzvaras tādas pašas. Pēc spēles tagad es viņam teicu, es saprotu, ka jūs to saprotat burtiski, jo uzvarēt pēdējās minūtēs vienmēr ir patīkamāk nekā jau to visu nokārtot spēles laikā. Bet sanāk tā, ka tās emocijas paši sev paceļam vēl augstākā līmenī un teicu, ka es būtu labāk bijis priecīgs, ja būtu bijis mierīgāk tas viss beidzies. Bet pats galvenais šodien bija 3 punkti, pats galvenais ir turpināt cīnīties par uzvaru katrā spēlē un tāds arī bija galvenais uzstādījums šodien un to arī izdarījām. Savulaik viens treneris atstāja to pašu sastāvu no kausa mača uz maču pret Supernovu un apdedzinājās, vai tu daudz domāji par to sastāvu, kas bija kausā, ko šodien izvēlēties? Vēlreiz to es sākumu nesapratu to jautājumu. Proti bija vēsture, kad Rīga atstāja to pašu sastāvu no kausa pret Supernovu, zaudēja punktus. Vai tu daudz domāji, kādu sastāvu izvēlēties šodien? Nē, es nedomāju, es to zināju jau pēc Rīgas spēles, teiksim tā. Ja tā var teikt, kāds sastāvs varētu būt šajās spēlēs, un jautājums bija tikai veselības problēmas un pārējais. Var teikt, ka šobrīd vispār tāda pozitīva situācija, jo arī vairāk spēlētājs, laikam, jāstāja ārpus pieteikuma. Jā, esam kaut kādu konkurenci dabūjuši, kas mums visu sezonu patiesībā ir pieklibojusi un klibojusi ar to konkurenci, bet to konkurenci gribētos no 11. līdz 15. nevis no 18. līdz 24. teiksim tā, tāpēc vēl ir pie kā piestrādāt. Bet var teikt, ka kopumā vairāk izbaudi darbu tagad, nekā tas bija vasarā, kad bija tiešām ļoti īsts sastāvs un nāca jaunpienācēji visu laiku? Ja, tas ir smags jautājums izbaudes. Es izbaudīju arī vasarā patiesībā, ja tur bija savādāks darbs. Pirmkārtām vasarā mums no manijas puses sastāvs mums bija atkal jāmēģina iespēlēt kaut kas jauns, ja mūsu prasībām spēlētāji, teiksim tā, viņiem bija jāpierod un tas vienmēr ir izaicinošs darbs, nevienmēr patīkams, bet
Principā es to izbaudīju. Arī vasarā arī tagad es izbaudu. Tagad ir rudens, futbols tūlīt sāksies. Redzu, ka katra spēle visām komandām uzvaras nenāk viegli. Un līdz ar to būs vēl daudz interesanti priekšējā čempionātā. Un esam gatavi rudens posmam. Saprotam, kā rudenī būs jāspēlē, kad iespējams mums pat viņš būs, teiksim tā, mazliet vienkāršāks nekā tas bija šajā vasarā. Kad es jau teicu, cik ilgi tad mūs var, teiksim tā, kaut kad jau jānāk atpakaļ ir. jo paskatieties, cik daudz spēles mēs dominējam, neiesitam un beigās vien ielaižam 0-1. 1-1. Nu, tad tagad pēdējā laikā mazliet sāk nākt atpakaļ, bumbiņi sāk krist vārtos arī tādās svarīgās epizodēs. Bet 2 vārti atnāca arī pretiniekiem. Kas tur varbūt tādās epizodēs notika? Nu, es jau teicu, ar čaļiem runājām, ka bišķiņi atslābinājāmies pēc pirmajām gurtām vārtiem. Man šķiet, pirmā puslaikā arī es varēju būt laukumā un spēlēt to futbolu, kuru mēs, teiksim, tā spēlējām, jā, un Supernova tāds bija parocīgs, mums lēnā spēle. Bet teiksim tā, tādas mazas kļūdas tajos pirmajos vārtos, tad nelīdz galam, teiksim, tā paļaušanās uz, ne paļaušanās uz, pārlieku liela paļaušanās uz partneriem, nevis disciplīnas ievērošana, teiksim tā. Un līdz ar to tās mazās kļūdiņas noved pie tām, teiksim tā, epizodēm, kurās Supernova guva vārdus. Kausā ielaidāt pret Supernovu uzreiz iestāt, arī šodien tas sanāca, vai tas ir kaut kas, nezinu, nostādījums, ka mēģināt tieši pret šo komandu atbildēt? Mums visas spēles ir tādas sanākušas 5 šajā gadā ar Supernovu. Atcerieties pirmā, kad Timijs Gunģī vēl bija pie mums, arī, kur tur 17. minūtē reidu meža parkā 1-0 gūtie vārti. Bija otrā spēle 1-1, vispār beidzās 90. minūtē, kuvām 11 metru sodu sitienu. Jā, tad bija kausa spēle, un tad bija viena, kur Varslavāns 1-0 apspēlējām Arkādijā. Tā kā mums visas spēles ir tādas bijušas Supernova, un ir prieks, kad šodien izdevās izcīnīt uzvaru. Kāpēc tā varbūt ir? Jo tomēr, ja mēs raugāmies uz sastāvu spēlētāju pieredzi, uz budžetiem, tomēr Auda ir it kā no augstāka plauktiņa nedaudz. Jā, budžets jau var uztaisīt. Es tev tagad iedošu algu lielāku nekā visiem, nezinu, Rīgas RFS spēlētājiem kopumā, un tās arī būs liela budžeta komanda. Nu, teiksim tā, jā. Tas ir tas budžets, tas tā, jā, protams, ja tev ir. Bet cepur nospaldies Supernovai par to. Es zināju, tik līdz atgriezīsies Ošā, būs apakaļ ar 5 centraizsargiem. Katrs punkts komandai ir svarīgs, viņi cīnās par izdzīvošanu. Zināju, ka līdz ar to viņiem nebūs tā, kā viņi pēdējās spēlēs laika 4 aizsargiem un vairāk centās spēlēt, vairāk centās uzlaut pretinieku, mazliet riskēja vairāk. Tad tagad es biju pārliecināts, ka šodien tā nebūs, jo palikuši 7 kārtas līdz beigām. Katrs punkts ir svarīgs, un tādā veidā viņi ar mums visu šo sezonu ir mēģinājuši uz pretuzbrukiem spēlēt. Ļoti daudz labas iespējas bijušas, mums atņem punktus. Pēc būtības man tas nebija pārsteigums, kad tieši šodien pret mani būs 3 centraizsargi viņiem laukumā, un ieraugot Ošu, protams, kad bija pārliecināts, ka tie ir 3. Un arī Marčuks zināja, ka Ukrainā ir spēlējis pa labo malu, kā wingbacks ar 3 centraizsargiem. Mēs bijām to arī paskatījušies, un līdz ar to man tas nebija pārsteigums. Bijām, protams, gribēja vairāk, lai viņi spēlē to pēdējos 4-4-2, 4-3-3, ko viņi ir spēlējuši, bet tad būtu mazliet vienkāršāk, teiksim tā, un parocīgāk mums, bet jā, arī 5 aizmugurē jāsaprot, ka katra spēle tagad ir 50-50 spēle rudenī, un nevienam nebūs viegli. Ārus komandā Daškevičs jau var saukt par atslēgas spēlētāju, par to spēlētāju, ar kuru daudz kas notiek, jo bieži vien izskatās, ka, kad lēmums nav acīm redzams, tad viņiem iespēlē uz malu. Teiksim tā, mēs viņam pakārtojam tās epizodes, zinām viņa kvalitātes, mēģinām viņam nogādāt bumbu tajās vietās, kur viņš ir bīstams un kur viņš ir viss, teiksim tā, efektīvākais. Līdz ar to mēģinām izmantot viņa stiprās puses un redzam, ka tas nes kaut kādus augļus. Jā, šodien ir nopelnīts 11 metru sodsitiens, ja nemaldos pirmajā puslaikā, tas savs rezultatīvitātes punkts viņš pelna. Tāpēc esmu ļoti apmierināts ar Eduardu un varam redzēt, ka viņam ir līderdotības un viņš viņas grib izpaust. Es nezinu, kā tas bija Rīgā. Iespējams, Rīgā tur ir skaļāki vārdi un lielākas personības, un tur viņš nevarēja to izpausties, bet redzam, ka pie mums viņš ar pirmo dienu jau pirms
pirms spēles aplī runā, saka uzrunu, līdz ar to tas tāds man ļoti liels prieks, ka mums ir tāds vietējais spēlētājs, kurš tiešām katru dienu strādā cītīgi treņos un katru dienu sev pierāda. Man ir pirmā sadarbība ar viņu, teiksim tā, un esmu patīkami pārsteigts un priecīgs, un domāju, ka, ja mums nākotnē ilgāk sanākt pastrādāt kopā, tad varētu arī viņam daudz ko jaunu iemācīt un iespējams viņus uztaisīt pa vēl daudzpusīgāk spēlētāju, nekā viņš ir līdz šim. Pagājušajā nedēļā runāja par līgas fāzi, par kausu, par to, ka kauss ir tas mačs, kur visam ir jānotiek. Kā šobrīd varbūt sanāk šī motivācija, spēlētāja motivācija uz virslīgu, uz to tabulu? Es domāju, ka jūs paši šodien redzējāt. Paši šodien redzējāt, kad tas loģiski, kad kauss ir tas primārais arī spēlētājiem vienmēr bijis, ja tā ir trofeja. Pirmkārt, tā ir trofeja, uzvarot finālā, tu esi čempions, tu iegūst kausu, tu esi trofeju izcīnījis. Iekļūstot Eirokausos 4. vietu, tev super, tas ir nākošais gads, trofeja ir šogad. Līdz ar to tā motivācija ir tāda, kāda viņi ir, bet es domāju, ka Čaļs šodien pierādīja, kad viņi vēlas, jā, 2-2, bet beigās spējām izraut uzvaru 3-2 un domāju, ka nopelnīt, teiksim tā, izcīnīt šo uzvaru, un tas bija pats būtiskākais atkārtošana. Vai tas ir plus vai mīnus, ka kauss tikai pēc 5 nedēļām? Grūti pateikt. Pirmo reizi, man liekas, ja nemaldos, Latvijas kauss ir tik vēlā rudenī. Ir bijis parasti 11. oktobra, kaut kādas 3 vai 4 kārtas, bet es domāju, ka tāpēc, ka izlases sloks iekrīt šogad, tad, lai pēc izlases sloga būtu, teiksim tā, vairāk spēļu. Tāpēc viņš ir pārlikts uz 30. oktobra uz beigām. Kā lai to saka, es gribētu, lai līdz 30. oktobrim, mēs arī līgā būtu stabilā pozīcijā, lai tikai kauss nebūtu tas, daļa, kā mēs tiktu Eirokausos. Es gribētu tomēr iekļūt Eirokausos arī caur līgas fāzi un uzvarēt kausu, tas būtu kāda papildus bonus, lai sāktu no 2. kārtas. Un vai šajās dienās pēc kausa uzvaras kaut kas varbūt vairāk tāpēc skaidrs par tavu nākotni šeit vispār par to, kas būs tālāk Audē? Nē, man ir līgums vēl uz nākamo sezonu, un es pat nezinu, tas ir kuros kulvāros tur kaut kāds baumas visu laiku runā, un es gan zinu, kas to runā, kas ir gaužām bēdīgi, tā nedrīkst darīt, tas ir ļoti bēdīgi. Jūs pat iedomāties, varbūt nezinu, kāds jau noteikti zina, bet kāds nezina, kas to visu apkārt runā, tas ir diezgan bēdīgi. Bet, tāds ir Latvijas futbols, bet nē, viss ir kārtībā. Kopā tev patīk vai nepatīk tieši šādas runas, ka tur visu laiku kaut kāds intrigas apkārt? Atkarībā no kā, ja tas nav klubu tuvu stāvošs cilvēks, vai tas ir kaut kāds, teiksim tā, fans, vai cilvēki, kuri strādā citos klubos, lai viņi runā, man vispār ar to nav nekāda problēma. Galvenais, lai mūsu klubu iekšienē tādas lietas nenotiktu. Paldies!